Slavēts, jā. Viss gods Dievam. Slavēts. Vispār, man tas teiciens slava Ukrainai, slava varoņa. Patriotisma ziņā, es saprotu to, ka ļoti sarežģīta situācija, sevi uzmudrināt, tas būtu pareizi, jā, bet kā viens cilvēks teica par Ukrainu situāciju, vienkārši mums ir tas, ko mēs esam nopelnījuši. Un katrs viens mums nopelnām to, ka mūsu dzīvēs notiek tikai tas, kas mums nāk par labu. Es jau vairāk tā iedziļinās visās dzīves notikumās, personīgi sākot no savas dzīves vai arī valstu dzīvē, visur notiek ļoti brīnišķīgs, ļoti unikāls Dieva nodoms priekš mums, labs nodoms. Ja mēs piedzīvojam vajāšanas, bādus, mērus, vēl kaut kas, tas ir, kā tas viss ir, tas ir vislabākais. Es runāju par tādu dievišķo labuma vērtējumu, pēc dievišķās vērtību skalas. Ja ir grūtības, tas nozīmē, ka tam cilvēkiem vai apstākļiem vai valstī vai vienalga, kuram ļoti sarežģītas situācijas un grūtības, kas nonāk, viņas ir par labu mums. Un ja mēs šīs situācijās saprotam, kam pievērst uzmanību un ko vajag darīt Dievu priekšā, un darām to, kas ir vajadzīgs, tā gala rezultātā mēs izejam kā uzvarētāji. Ja mēs nenoliekam eksāmenu, tad tā pati situācija atkārtojas vēlreiz, un cilvēks ierauc tā kā Izraela tauta, kas staigāja apkārt Horeba kalnam pa tūkstnesī 40 gadus, kamēr nenomira nepareizais domāšanas veids, kamēr nenomira vecā paudze. Ja mēs griežamies tā kā riņķī, atkārtojas viens un tas pats. Kas ir jaunā paudze, jaunās paudzes tā doma, jā, bībeliskā, kad jaunā paudze, kuri satvēra to, kas ir nepieciešams, lai viņiem Dievs viņus varētu Dievs ievest apsolītai zemē. Vecā paudze dzīvo, kur lielākā problēma, manuprāt, vecās paudzes, viņa skatījās atpakaļ un redzēja tikai tur, kur viņi nav derīgi, nav jēdzīgi, kas viņam nav, kas viņam kādreiz bija labi un tagad ir slikti un viss lūkos tikai atpakaļ. Jaunā paudze, viņam nebija pagātnes nekādas, izņemot tūkstnesis. Un tad viņi vienkārši, mērā tā kā paudze, kura uzauga, viņa uzauga ar tādu vienu domu, kas te ir? Te nekā nav, mums uz priekšu kaut ko labu vajag. Un viņam viegli bija satvert to, ka viņa nākotne ir tikai un vienīgi apsolītā zeme. Tā vai savādāk, bet apsolītā zeme tā ir viņa. Un viņa dzīvoja ar šo domu. Tas, starp citu, ir vērts padomāt. Labi. Šodien. Es ceru, ka man izdevās kaut ko saklausīt. Darbā un apstākļos palūksim, lai Dievs apskaidro un Dievs palīdz mums šodien iedzināties kaut kādās lietās. Jēzus vārdā Tēvs, mēs tiešām pateicamies. Es lūdzu svētīt tos, kas klausīsies, svētī mani, kad es dalīšos, mums palīdzi pievērst uzmanību Tavam vārdam, no kurienes ir gudrība, patiesība, skaidrība, dzīvība un dzīvība ar pārpilnu, lai mēs varam tiešām piepildīt savu aicinājumu šodien šeit uz zemes, manifestēt Tevi, parādīt Tevi tādu, kāds Tu esi. Mīlošs, glābjošs, piedodošs, dziedinošs, svētījošs debes Tēvs. Mēs esam Tavas rokas, mēs esam Tavas kājas, mēs esam Tava miesa, Tavs ķermenis, miesā nākušais vārds šeit uz zemes. Un kam citam, ja no mums, Tu gaidi, ka mēs manifestēsim Tevi, tāpēc Svētais Gars atnāk. Mums vajadzīgas pārvērtības, mums vajadzīgas maiņa un izmaiņa, mūsu sirdīs, mūsu domāšanā, Jēzus vārdā. Paldies Tev un svētī un vadi mūs tālāk. Āmen. Labi, Marka evaņģēlijs. Marks, starp citu, Marks nav skaistvārdīgs, Marks ir konkrētvārdīgs. Matejs pedants kaut kādās lietās, ne par velti viņš pierakstījis kaut kādus precīzus tādus pantiņus. Lūka ļoti dvēselisks, un Jānis ir ļoti dziļi garīgs, un tāpēc liekas pilns ar mīlestību, bet tādu garīgu dziļu mīlestību. Marka evaņģēlijā izkristalizējas no, tāpat
kronis visam. Savs īss evaņģēlijs. Ļoti maz vārdu, salīdzinot ar citiem evaņģēlijiem, konkrētība tāda. Un viena no raksturvietām 9. nodaļā situācija par Jēzus dzīvi, kas notikās. Jēzus daudz lietas pārunāja, 14. pantiņš 9. nodaļā uz priekšu lasām situācija. Mums zināma daudz un dikti. Nākuši pie mācekļiem, viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem rakstu mācītājs, kas ar tiem sarunājas. Un tūdaļ visi ļaudis, kas viņa redzēja, izbijās un pieskrieši to sveicināja. Un viņš tiem vaicāja, ko jūs ar tiem runājat? Un viens no ļaudīm tam atbildēja, mācītāji, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis, tam ir mēms gars. Un, kad tas viņu sākampj, tad tas to rausta, un viņš puto un griež zobus un sastingst. Un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen. Bet viņi nevarēja. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja, ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu. Cik ilgi es jūs panesīšu, vediet to pie manis. Starp citu, šī ir viena tāda ļoti interesantā fakts. Ļoti interesants viens tāds fakts no Jēzus dzīves, kurā interesanti parādās tāda Jēzus pieeja Dieva dēla, tāda iekšējā stāvokļa novešana līdz tādai robežai, aiz kuras parādīties var reāli neiecietība, pret kuru var sākt iedarboties arī bauslība. Nu, piemēram, ja mēs neiecietībai sākums ir, ka tu ar kaut ko nesamierinies. Tev kaut kas nepatīk, un tu ar viņu kategoriski nesamierinies. Āmen. Tas ir sākums. Bet ja viņa paliek nesavaldīta un neapvaldīta, tad viņa pārkāp vienu tādu robežu, aiz kuras sākās jau tas, kad mēs vairs nemīlam savu tuvāko. Cik ilgi es vēl būšu pie jums, tu samaitātā, pagrimusī, samaitātā un izvirtīgā cilts. Man liekas, ja nemaldos, Lūkas evaņģēlī arī par šo rakstu vietu taisni minēts ir. Šis ir, kad Jēzus sastapās ar cilvēku, redziet, Dievs grib, lai mēs būtu pēc viņa, mēs esam iecerēti no viņa, pēc viņa tēla un līdzības, lai mēs varētu darīt tos pašus darbus, ko Jēzus darīja, un pat vēl lielākus darbus darīt. Un te reāla situācija, cilvēks atnāk pēc palīdzības pie Jēzus mācekļiem, Jēzus māca mācekļus, un citā rakstu vietā pēc tās loģikas sanāk, ka mācekļi jau bija piedzīvojuši to, kad Jēzus viņus bija izsūtījis, un caur viņiem jau zīmes un brīnumi notikās, un te pēkšņi viņi atnes vienkārši atnes atved kāds cilvēku, un aizlūdz par viņiem reāli, teiksim, ir problēmas ar veselību, un neviens cits ārpus pasaulē nevar neko palīdzēt. Šodien nāk tāda laika, tikko man Kristīna izstāstīja to, ka no lidmašīnām mums odus kaisa inficētus. Labi, es nezinu, cik tur ir patiesība, nepatiesība. Kāds tur brīnums, kas tik tagad pasaulē notiek. Bet paldies Dievam, ka mums ir, mums Dieva bērniem vajadzētu būt tādiem, nāves zāles tie dzers, un tās nekā viņam nekaitēs. Kodīs ieroči nāks, jūs varēsiet pretī stāties visām sātnieku ugunīgām bultīm, visām kaut kādām indēm, visiem indīgajiem modiem, indīgajiem bizoņiem, čūskām, vēl kaut kam, čūs staigāsim par čūskām un skarpijiem.
vispār es pamanīju, jā, ka tagad kaut kā vakarā es sēžu pie kaudas, man te odiņa uzbrūk virsū, tāda koža iekšā. Nu, iedomājieties, jā. Un tā aizdomīgi rudenī jau odiņa, vēl parasti pavasarī, un tad viņi sadēja oliņas un līdz nākušai ziemai jau pazūk. Kaut gan, nu, kas mums zina. Labi, bet lai vai kā tur būtu, Jēzus gaidīja no mācekļiem viņu spēku, ka viņi spēs izdzīt. Jo viņš viņus jau bija mācījis. Viņi jau bija sastapušies ar tādām situācijām, un viņš gaidīja, ka viņi jau mācīs. Un te pēkšņi atnāk, un atkal viņi ir nevarīgi, atkal viņi neko nespēj. Mums vecākiem, piemēram, nezinu, bērnus mācīja, 5 bērnus mācīja skolā, atnāk uz turieni, un tu viņas ļoti bieži tās saucās mācīšanās process. Un vecākus un cilvēkus, kuri kaut ko saprot, kuri zina, kuri jau kaut ko izkoduši cauri, kuri jau kaut ko prot, mēs cenšamies apmācīt kādu, lai tas arī iemācās to pašu, ko mēs zinām. Un mēs ļoti bieži sastopamies ar tādu cietpaurību, nesaprašanu. Kaut ko nesaprot, Tev māca matemātikā formulu, tu kā aprēķināt 3 stūra laukumu, tas garums, augstums, platums dalīts uz 2, hipotenūze, vēl kaut kas un vēl kaut kas un vēl kaut kas tur tam līdzīgi. Tu māci, un kā nevar iemācīt, un tad parādās tāds neiecietības gājums. Cik ilgi es te jūs vēl mācīšu? Esat dzirdējuši ļoti bieži skolās, par skolotājiem sūdzās tas, ka viņi neiecietīgi bērni, un bērnus apsauka par dulburiem, dundukiem, te māca, un tu nejēgas, un tā tālāk. Par ko tas liecina? To, ka bērnu nespēja apgūt jauno vielu, novadus ir skolotāji līdz kliņķim. Un skolotājs pārkāpa tagad šo robežu, aiz kuras saucās nemīlestība, naids, un kas ir patiesībā pēc mīlestības baušļiem sodāms. Tikko, Kristus kalna svētrunā parādījies tas termins, ja tu uz savu brāli dusmo. Veltīgi. Bet ir par ko dusmoties, vai ne? Nejēga, nemācās. Redz, ir viena lieta. Dusmoties var par nemācīšanos. Jo tā ir atbildība no skolnieka. Ja es tev uzdodu pienākumu, bērnam skolotājs uzliek pienākumu, lūk, mājas darbs, lūdzu. Un bērns pilnīgi uzmanību nav pievērsis, viņš ir pelnījis. Jo viņš nemācās. Un tas apgalvojums, tu sliņķis, nemācījies, un pārmetums par to, ka tu neko nedarīji, ir vietā. Āmen. Bet ja bērns kaut ko cenšas un dara, un viņam kaut kas nesanāk, te vajadzīga cita pieeja. Bet, lai tur vai kā, man šī situācija no Jēzus dzīves vienkārši lika domāt, cik ļoti bieži mēs neatspoguļojam to, ko Dievs no mums vēlētos šodien jau sagaidīt. Man kaitina, slimais ir, man pār slimie ir, par kuriem tu lūdzu, un nekas nenotiek vairs. Un tāpat laikā tu sastapies ar kaut kādām lietām, te reko, acis atvērās, cilvēks neredzīgs, sāka redzīgs, vēzis pazuda, vēl kaut kādas lietas notikās. Kāpēc tad nenotiek? Kāpēc šitais? Tas nozīmē, izrādās, es tagad pēdējā laikā daudz diezgan paklausies Kari Blēku, viņa tos ierakstus mācības par dziedināšanu, kas uzliek reāli, viņš stāsta un skaidro, kāda ir mūsu atbildība. Mēs dziedinām, jo tā ir Jēzus pavēle. Eita pa visu pasauli, dziediniet slimos, mirušos uzceliet. Ļoti bieži šis formulējums no reliģijas izņemts laukā, un bieži vien mēs pat tādu atbildību uz mums mēs neuzņemam. Mēs domājam, oi, Dievs tur dziedi. Te skaidri un gaiši viņš pasaka, nē, jūs ejiet un dziediniet. Jums ir dots spēks, jums dota saprašana, es jūs mācīšu, jums rādīju priekšzīmi, ejiet un dziediniet. Es nevaru, es tam neesmu aicināts. Un tad lūdzu, problēma ir tā, ka mēs kaut ko neesam sapratuši.
Labi, un te Jēzus savaldījās, nosauca lietas īstajos vārdos saviem mīļajiem mācekļiem. Viņš tiem atbildēja un sacīja, ak, tu neticīga cilts. Tas nozīmē, lai mēs darītu debesu Tēva prātu, lai caur mums notiktos dziedināšanas, zīmes, brīnumi, lai mēs būtu reāli pasaulē, atbilde pasaulē, mums ir jāiemācās ticēt tā, kā tic Dievs, mūsu debesu Tēvs. Jāsaprot, kā viņš to darīja. Un to mēs saprotam caur Jēzu šeit uz zemes, kad viņš staigā. Mums jau pietiekuši daudz kaut kādas lietas, liecības ir tās, kas notikušās jau. Sāpē, palūdz. Vairs nesāp. Tad nepieciešams atgriezties atpakaļ, padomāt, mans sirds stāvoklis, kas notika, ko es jūtu, ko es nejūtu, kas tur notikās, pēc kādiem principiem tas viss notikas, un to visu ņemt un apgūt. Kā rezultātā mēs ieejam iekšā tajās. Protams, saprotiet, ir vēl viena lieta, saprast, kas mēs esam visi aicināti lūgt, pasludināt dziedināšanu, eita pa visu pasauli, pasludināt evaņģēliju visai radībai, kas tic tā kristīts, tas būtu glāts, dziediniet slimos, tas nozīmē, mēs ik viens esam aicināti dziedināt slimos. Kādā veidā mēs to izdarīsim, mums katram ik vienam iespējams ir sava pieeja. Viens dziedinās vienkārši, paskatoties, izsakot pravietisku vārdu. Šīs vārds atnesīs dziedināšanu. Citam tāds pravietisks vārds iespējams nebūs dots. Citam vajadzēs vienkārši atnākt un likt rokas virsū. Citam dziedināšana nezinu kādā veidā, bet gala produkts būs vēl vienalga. Paliecinās par savu liecību, bet katrā gadījumā atnesīs to. Dievs apskaidro katru ikvienu no mums, kā es to varu būt šai pasaulē par atbildi. Šodien pasaulē cilvēki pie ārstiem nevar tikt. Nevar. Cik tas maksā daudziem? Biezie tur var aiziet vēl kaut ko, un tāpat laikā biezie arī nevarēs neko tik galā. Un tāpēc mums ir brīnišķīga Dieva dota šī iespēja, ka mēs varam būt par dziedināšanas avotu šī samaitātās pasaules vidu. Bet tas mums ir jāiemācās. Mācekļi gāja caur šo procesu un gāja tik tālu, kad viņi nokaitinājuši bija Jēzu. Un Jēzus laicīgi savaldījās. Cik ilgi? Un to viņš teica ne jau kaut kādiem tur pagāniem, vēl kaut kam. Viņš mācekļiem saka, ak, tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu. Vediet to pie manis. Un tie to atveda pie viņa, un kad tas bija viņa redzēt, tad tas gars tūdaļ to raustie. Un tas pie zemes krīzdams, putodamies vārties, un viņš jautāja tēvam, cik ilgi viņam tas tev tā ir. Un tas viņam sacīja no bērnības, un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdeni, lai to nogalinātu, bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Redz, mums arī nepieciešams iespēja vienkārši, ka cilvēkiem ir problēmas, piemēram, man te vienkārši situācijas, klausos Karību Blēku, klausos to, kādā veidā viņš stāsta par to, kādā veidā dziedināt. Jā, un man bija situācija, pagājušajā svētdienā mēs beidzot aizbraucam, nebija laikam 2 nedēļas, bijis uz Auci, darbs un tā tālāk un vispārējās lietas. Aizbrauc uz Auci un tā tālāk, un tur sarežģīti iet Mārai un tā tālāk, bet paldies Dievam baronīgi iet cauri visām abas Dievs. Un es arī tā tur, kā lai saka, sēžam, runājam un arī tās, tu palūdz par Māru. Un es tagad saklausījos Karību Blēku, saprotu to, ka, mainu kaut ko savā aizlūkšanu sistēmā, mainu kaut ko un nedaru tā kā līdz šim, bet vajag kaut ko citu pielietot un tā tālāk. Un viņas kārto reizi, tu uzliec rokas Mārai virsū un tā tālāk, un tad aizlūks par viņu un tā tālāk. Es saku, vispār jau es viņai uzliku rokas virsū. Kā tā? Bet skaidri un gaiši, kāda starpība tu uzliksiet rokas slimajam. Nav rakstīts, ir ar lūkšanu, aizlūkšanu, reliģiska rituāla pildīšanu. Nav Bībele rakstīts. Āmen. Un man vienreiz bija dzīvē tāds gadījums,
Man kaut kā viss sažņaudzās, kaut kā aizvērās, ja? Un es negribēju lūgt. Vienkārši negribēju darīt to, ko no manis prasīja tas, kurš prasīja, lai aizlūdzu. Es saprotu, ka viņš uzlika rokas, tur vēl eļus vaidīs kaut ko, ka kungs piesauc tavu vārdu, un tur, lai notiek, kas vēl kaut ko. Nu labi, es tam cilvēkam vienkārši atbrauc, pie manis parunās, vai par dēliņu tur aizlūgt, viņam tur kas tur daktori konstatējuši kaut kādu tur sarežģītu lietu un nezinot, kas tur ir un tā tālāk, kas tur neatceros. Pat neatceros, kas tur bija. Un man saka, vienkārši aizlūdzu. Nu, pirmkārt jau es nebiju tajā sālē, kā lai saka, mācītāja Ancūkā vēl kaut kā tīrs smugs glīts. Tas notika Kaltē. Atbrauc cilvēks, aizlūdzu. Es tagad vienkārši neko. Tā kāds stāvēja tāds, putekļains, vēl kaut kāds skatos dēliņš ir pasmaidīja. Piegāja klāt, apkampu un pateica, staigā vesels. Varēja pilnīgi just, kā atmosfērā vilšanās uzvirmoja. Viņš nemaz neaizlūdz. Es rīkos pēc vārdu. Vienkārši. Neko, es pārlaidu mājās, tad sašļuku. Pagāja kaut kāds laiciņš, es tagad painteresējos. Kā ir dēliņam? Aizgāja pie doktora, un doktors tur neko nekonstatēja vairs. Un viss. Un tagad es arī aizbraucu tur Ieva mūžīgi man te slava Dievam par Ievu, viņa ir, es nezinu, tāds ticības kurbulētājs, tāds garīgs ticības kurbulētājs. Saku, lūdzu par Māru un tā tālāk. Es Ievai saku, klausies Māra, klausies, es jau uzliku rokas viņai. Kad tu uzliku rokas? Es neredzēju. Es saku, kad es atbraucu, samīļoju viņu. Es viņai uzliku rokas. Un tas, kas ir manī, lai plūst un kaut kas notiekās. Jo tu bieži sātans mūsu vadā aiz deguna rituālu tādu, rituālu šitādu, rituālu vēl kaut ko. Tur neko nevajag. Tur vienkārši vajag izpildīt to stāvu rakstīt, uzliksiet rokas, viss. Uzliksiet rokas un viss. Painteresēties, ja es šeit vēl ko darīju. Painteresēties. Es pastāvīgi klausos, caur ko ir viņi gājuši, kas tur ir vēsture un vēl kaut kas no kurienes, kas tur uzpildīs. Ar ko tas viss ir sācies? Ar ko tas viss sākās? Tas nozīmē dzīvi painteresēties. Varbūt ir kaut kas bijis, un viņi sāk stāstīt, kad tas sākās. Cilvēks ir laimīgs, tad, kad painteresēs par to, kā tev iet. Tev šitais. Kad sākās? Tādu un tādu. Un cilvēks ir laimīgs, ka viņš kādam var izstāstīt, kāds par viņu interesēs. Cilvēkiem problēmas ir tādas, kad ausu nav. Kas gribētu klausīties ar lielāku interesi. Tad Dievs klausās ar vislielāko interesi. Ar visu to, ka viņi zina, kas tur notiek. Kāpēc notiek. Bet cilvēkam vajag izstāstīt un izteikt kaut ko. Es neatceros, kāda situācija bija šito nedēļu arī. Man te darba kolēģis. Ir sarežģīti darba apstākļi un vēl kaut kas, un tā. Un, kā lai saka, tur bez kurnēšanas nevar iztikt vienkārši un staigā un pukst un kurn un vēl kaut kas. Un viena jaukā dienā viņš teica, man te kaulus lauž un vēl kaut ko tam. Vienkārši nāk, es tur Kaltē ņemos, šis nāk tur pie manis, vienkārši sāk pukstēt par savām problēmām. Man kaulus lauž, tas šodien nebūs labi, es te vienkārši tā. Tev atliek tikai saklausīties ticības sludināšanai, ja? Un tu paklausies vienkārši, ko darīt par viņu. Un tu skaidri un gaiši zini. Un man patīk, ka viņam pieeja, kā arī Blēkam, kad viņš vienkārši saka, pa priekšu atnes dziedināšanu, pēc tam ved pie glābšanas un stāsti par to, kas notika, kāpēc notika. Bieži vien mēs vienkārši sātans mums apmānis, pa priekšu cilvēks tu kļūsti ticīgs, un tad es par tevi aizlūgu. Dziedināšana visiem, dziedināšana bērnam aiziet. Aizlūdzam par grēciniekiem, nepieminot viņu grēkus. Daram iespējamu, lai zīmes un brīnumi parādās. Un ja viņš būs cienīgs un atsauksies, ja es atvēru acis, cik cilvēkiem? Visiem. Dziedināja no spitālības visus. Jā, viens atnāca pateikties. Ok. Bet dziedināja visus. Jo te bieži mēs par cilvēkiem neaizlozam, tāpēc, ka mums vienkārši dusmas, mums vienkārši naids uz viņam, mēs vienkārši rūgtumu tur uz viņam, ko viņi mums sastrādājuši. Tāpēc mēs nemaz netaisamies ne rokas likt, ne sveicināt.
Bet roku paspiest negrib. Tā ir. Kur nu vēl aizlūk, kad viņam ir problēmas? Bet tas ir tas, lūk, mūsu pārlauzienam mirklis, kad mēs mīlam, kā Kristus mīlēja mūs, mēs mīlam mūsu tuvākos. Nevis kā sevi pašu pēc vecās darības, bet kā Kristus mūs mīlē. Kristus mūs mīlē, kā viņš nāk un rūpēs par mums nemitīgi. Un bieži vien neprasot, cik mēs labi, cik mēs slikti, vēl kaut ko tam līdzīgi. Pēc tam jau mēs aiz savas mīlestības sekojam viņam, mācamies un daram viņa prāt. Nu, ja es šeit uzdot jautājumu, ar ko tas viss sākās? Un klausās uzmanību, un klausās ļoti uzmanību, ko cilvēks runā. Ko cilvēks runā, kas nāk no cilvēka sirds. Un te viņš klausās to, ko šis cilvēks runā. Un dzird, bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Manuprāt, par to, kas ir ticība, ir ļoti nopietni vēlreiz jāpārdomā. Jo, ja patiešām ticība reāli darbotos, un mēs darbotos ticībā, tad mēs kalnus celtu, dziedinātu, acis atvērtu, miroņi celtos augšā, ļaunie gari aiziet. Un nevajag nekādu lielo ticību. Kas viņa pa graudiņu, maziņu, ka bišķi pareizi pēc ticības principiem rīkoties. Un viss notiek. Un ļoti bieži mēs, kā lai saka, tādā mūsu Dieva vārda zināšanā, kaut kur esam noslīdējuši no tādas reālas dzīves, patiesas, darbojošās ticības, kas dod atbildi, kuras savieno ar Kristu, kura dod iespēju Jēzum pieskarties. Jo pēc tam viņš vienkārši saka, un tūdaļ bērnu tēvs brāca un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Ja godīgi, es pārbaudīju arī sevi, un es vienkārši domāju, analizēju arī. Ir kaut kādas lietas, kuras vienkārši kaut kādas lietas ielaidis sirdī, un savā sirdī sācis ticēt esmu, un ne uz tām lietām, kuras es vēlos dzīvē piedzīvot. Dziļāk manā sirdī man ir ticība patiesībā. Kas ir ticība? Ticība ir tas, kas no tevis iziet ārā stresā un sarežģītos apstākļos. Ekstrēmos apstākļos, no tevis ārā nāk tas, kas tu patiesībā esi. Vai nu arī pilnīgas laimes, eiforijas, kaut kāds milzīgu svētību, oi, kā sanāca, iznāk ārā. Vai nu ir totālākos stresa apstākļos. Bet ir tas, ka mums iedziļināties sevi, lai saprastu un izprastu to, kādā veidā šī ticība reālā darbojās tā, lai mēs varētu būt auglīgi un lai mēs varētu, jo ar Dievu mēs savienojamies tikai ticībā. Ja tam, kas pie Dieva griežas, kurš grib sarunāties ar viņu, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš, kad es pie viņa griežos, viņš arī atbildinā. Tikai uz šīs patiesības saprašanas, kad tu šo patiesību saproti un tādā veidā tu griezies pie Dieva, protot atvērties priekš Dieva ticībā, momentāli nāk Dieva atbildes un dievišķie palīdzība, un tu sakontaktējies ar viņu, un tu ar viņu vari darboties. Es ticu, palīdz manā neticībā, bet ja es redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams, tu mēmais un kurlais gals, es tev pavēlu, izej ārā no tā un neieej vairs viņa. Un tas izgāja brāgdams, viņš kļuva līdzīgs mironim, tā ka daudzi sacīja, tas ir nomiris. Bet ja es to ņēmu, pierokas piecēlu un tas uzcēlās, un kad viņš namā bija iegājis, viņa mācekļiem saurups jautāja, kāpēc mēs nespējam to izdarīt? Un viņš tiem sacīja, šis uga citādi nevar iziet, kā viņa ar Dieva lūkšanu un gavēšanu.
Un tad ir atkal, ir viena tāda lieta, par kuru daudzi vienkārši domā un nezinu, kaut kur. Lūkšana un gavēšana nav ticības izpausme. Lūkšana un gavēšana ir nepieciešamā darbība no mūsu puses, kas mūs palīdz parāda Dievam to, ka mēs vēlamies kaut ko no viņa saprast un izprast. Lūkšana un gavēšana. Gavēšana tas nozīmē vispār sevis aizliekšanu. Lūkšana tā ir griešanās pie Dieva. Griešanās pie Dieva, kas sistemātiski darīta, regulāri darīta, palīdz un iemāca mums atrast šo ceļu pie viņa, kad mēs aktivizējam savu ticību un ticībā varam savienoties ar viņu. Un mums ir normāls, adekvāts kontakts, jebkurā mirklī. Kad tu saproti un izprast, tu jūti, kādā veidā darbojas ticība, kas tu esi, kas ir Dievs un kāpēc tam visam tā jānotiek. Man darba kolēģis, es jau stāstu, laikam nepabeidzu. Vienkārši viņš atnāk pukst un viņš saka, man kaulus lauž. Es te viņam, kā es saka, darbā vidē, tur vienkārši tad es esmu piedāvājis, davai es aizlūkšu. Aizlūkšu par jūsu problēmām. Tur tā un šitā, un es esmu aizlūdzis, un es redzu, ka tur tāda baigi grandioza nekāda efekta nav. Labi, bet tagad es par cik paklausījos Kari Blēku un, teiksim, paklausījos tā, man patīk, man tas garā kaut kā satvēra, pareizi, nekur nav nekāda pretruna pret Bībeli, tas viss ir pareizi pēc rakstiem. Es tagad vienkārši, man vajag atliekt tikai viņam pieskarties. Un es savam darba kolēģim vienkārši tas tur sēž, nāk no traktora tāds vienkārši darba apstākļi. Ikdienas vienkārši darba apstākļi, nekādas draudzes, nekādas reliģijas, nekā nav. Es vienkārši paņemu ar abām rokām viņam pie pleciem, saka, staigā vesels! Un aiziet tālāk. Kopš tās reizes es neesmu dzirdējis, ka viņš pukstēt, čikstēt par savu veselību. Visi kauli laikam dziedināt tur. Viss momentāli. Tu neieliedies nekādās kaut kādās diskusijās vai vēl kaut ko. Tas nozīmē, wow, tas viss darbojās. Tas nozīmē, ka ticībā arī lūgtu. Ticībā cilvēka valstis lūdza. Ticībā cilvēki ir kaut kādā veidā. Tas nozīmē, šis ticības jautājums ir ļoti būtiski svarīgs. Kas tas tāds vispār ir? Ticībai ar rituāliem. Rituāli un ticība pārsvarā nav viens un tas pats. Ticība un reliģiozās izpausmes veidi un formas ļoti bieži nav viens un tas pats. Mēs ļoti bieži pat slavējam Dievu, mēs dziedam dziesmas, nevis savu ticību bieži vien apliecinam. Es zinu, par ko es runāju, par cik slavēšanā tu darbojas. Ļoti bieži ir tā, ka, teiksim, tu dzied dziesmu, un man dziesma patīk. Es te esmu dzirdējis atsevišķus vienkārši tādus sludinātājus, kuri taisni izceļ šo faktu. Vienkārši ļoti bieži slavētāji levīti pielūdz slavēšanu, nevis Dievu. Aizrauj, godīgi saku. Skaisti nodziedāta dziesma aizrauj, viņa kaut ko uzrunā. Bet tā ir tikai skaisti nodziedāta dziesma. Ja es dziesmas neredzu Jēzu un nesakontaktējos ar viņu, tad tā ir vienkārši kaut kas pīs. Vai vienalga, kas tas tāds būtu? Kungs, tu. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs darām, mums ir jāiemācās darīt ticībā. Jo darbi bez ticības, tas ir grēks. Tādā dziļākā, garīgā sapratnē un nozīmē. Dvēselisks cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Garīgs cilvēks turpretnim izdibina visas lietas un pārdomā. Un šī ir ļoti unikāla situācija šī, kas liek domāt un pārdomāt. Vismaz nezinu, kā jums, man personīgi lika domāt un pārdomāt vēlreiz. Varbūt man ir jāsauc tā tiešām. Es ticu, kungs, palīdz manai neticībai, palīdz man saprast sevi. Ir kaut kādas lietas, un kas daudz ko māca un māca. Jo beigās man pilnīgi nav nekādu šaubu. Es ticu, kad Jēzus atnāca, lai mums būtu dzīve un dzīve ar pārpilnību. Jēzus deva varu draudzei, mums, kas esam viņa draudze, ko mēs siesim, tam būtu sietam arī debesīs un vairs zemes. Mums jābūt varai par ļauniem gāriem, par visu ienaidnieka spēkiem, skarpiem. Mums jābūt varai, no viņa ir iedota šī vara darīt brīnumus. Tas nozīmē, kāpēc ar manu dzīvi tas nenotiek, vai kā ar man kaut kas nenotiek. To ir jāpadomā. Varbūt es tā kā māceklis esmu.
Mēs tad dzinam, bet mēs kaut ko nesapratām. Pirms tam bija vienā vietā, vienu dienu, man otrdienu nesanāca nekādīgi ar to reportāžu taisīt, bet man tad uzrunāja viena tāda lieta no rakstu vietas, kad Jēzus runā ar mācekļiem par to, ka viņš tur pabarojas bija pūli, un viņam sekoja ļoti daudz cilvēku, un viņš pie viņam pagriezās un pateica, jūs man sekojat tāpēc, ka jūs ēdāt un baudījāt maizi fizisko. Jūs to spējāt novērtēt, un jūs gribat vēl fizisko maizi. Nāciet pie manis un satveriet to, kas ir garīgais, kas ir daudz vairāk mani dzīvo, dzirdēt mani, dzirdēt patiesību, garīgo maizi, kas nāk no debesīm. Kamēr jūs satverat un redzat tikai un vērtēt tikai materiālo maizi, jūs vēl esat reāli un patiesi vienkārši jūsu attīstības stadija ir tāda, ka jūs esat vēl miesīgi. Un ja es viņus aicināju, satveriet neiznīkstošo, tas nozīmē mūsu iekšējo cilvēku ir jānoliek uz kaut kādu gavēni, jānoliek uz disciplinētu, sistemātisku lūkšanu, lai atverās mūsos šis garīgais cilvēks, lai viņš paceļās par mūsu dvēselisko cilvēku, lai viņš sāk dominēt mūsu iekšējā būtībā, un mēs varam vienmēr un brīvi sarunāties ar Dievu, satverot to, kas nāk no Dieva gara. Un tad mēs būsim sagatavoti un derīgi trauki un sagatavoti katram Dieva labajam darbam. Un tad caur mums notiksies zīmes un brīnumi, un caur to Dievs pagodināsies. Un ja tādā veidā Dievs pagodināsies, nevieni fiziskie šķēršļi nebūs par traucēkli vai par bremzi tam, lai debesu valstība šeit uz zemes neizplatītos. Tas ir vienīgais veids. Ar dvēseliskā līmeņa centieniem, ar skaistu pareizu dzīvi, smuki saģērtiem šitā, tas neuzrunās cik daudz cilvēks. Tu vari pabarot visus nabagos, viņi tāpatās ir ļoti viena daļa aizies uz elli, nebūs glābti. Tu vari apģērbt visus un būt skaistāk ģērbts nekā lilijas pasauli šeit uz zemes. Cilvēki palūkojas uz materiālo pasauli, viņi tajā redz Dievu, viņi tajā neredz Dievu. Tikai tad, kad Dieva gars atnāk un viņu gari acis atver, viņi aiz ziedošās lilijas spēj ieraudzīt Dievu. Viņa godību, viņa slavu, viņa varenību. Bet šī pasaule vienkārši visi te šodien, man te kaltē, baigais pretstats, kaltē, tur viss putekļains, viss tur diezgan noplicis, diezgan draņķīgs, neteikšu, ka tāds skats un izskats uz to skatu. Blakus netāli tur 300 metri pils, jauna tagad nolaizīta, gludi šitie, viss tur tāds, smuki, viss glīt. Paskatās uz kalti, jamma jau vēl 80. gadi kolhoza laika, tur šīferis tāds, šitāds kaut kas saplīsis, vēl kaut kas tur notiekās, tur zālīt ar nepnopļaut, un vēl pūšam laukā, vienkārši vēl pa vecajām metodē pūšam laukā, viss šitās atputas laukā. Tāds kontrasts, jā. Tāpēc, ka tur pils sakārtā, tad cilvēki Dievu ieraudz. Tur pat tos meistarus neviens nenovērtē, kuri tur darīja. Neko tur nenovērtē. Cilvēka neredz dziļāk un tālāk, kas stāv aiz tā visa skaistā. Un tikai tad, kad mums ir jābūt spējīgiem jābūt spējīgiem šeit materiālajā pasaulē dot atbildes cilvēku dvēseliskajai pasauli, dvēseliskajai daļai, pareizas, pravietiskas vārdus pateikt, Dieva vārdi, kas ir, un tāpat laikā vairāk par visu, lai viņi var izjust šo Dieva gara godības klātbūtni. Lai mēs esam trauki šim viņa godībai un spējam izturēt vienmēr un visās situācijās. Likt viņiem domāt, ka kaut kas nav riktīgi. Viena no pazīmēm, kas, teiksim, evaņģēlistiem, tādiem Dieva kalpiem, kas ir tāda pazīme, kas ir tāda, kas izceļās kā svētā gara liecība. Lai kur šie cilvēki atrastos, svētais gars sāk darboties to cilvēku dzīvēs, viņi izjūt diskomfortu. Materiālajā pasaulē, dvēseliskajā pasaulē viņi izjūt diskomfortu. Kāpēc? Tāpēc, ka kaut kas pilnīgāks ir atnācis, viņu klātbūtnē ir, un viņi sāk just nemieru. Un tas ir vienīgi un tikai no svētā gara klātbūtnes, kas nāk kopā ar mums. Tā tam visam būtu jābūt. Un mums jābūt spējīgiem iztulkot to visu un pievērst uzmanību Jēzum,
lai viņi tad pēc tam arī atzīst Jēzu un var saprast, uz ko saukt. Jēzus vārdā. Tēvs, paldies Tev par šo vārdu, paldies Tev par uzrunājumu, paldies par pamudinājumu, paldies par atgādinājumu un svētību mēs lūdzam Tevi, svētī un vadi, ka mēs varētu saprast un izprast. Mēs varētu iečinīt pilnībā, sagatavot būt katram tavam labajam darbam, jebkurā vietā un jebkurā situācijā. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev! Tev lai slāva un gods. Svētī tos, kas klausīsies vēl pēc tam, un svētī mūs, lai mēs varam iet mājās un pārdomāt un atklājas un uzrunā mums. Lai mēs esam modrīgi tad, kad Tu mums uzrunā, un mēs varētu dzirdēt Tevi Jēzus vārdā. Un svētī ziedojumu, svētī katru 10. tiesu, svētītājs mūsu upurus, tie ir mūsu mīlestība, mūsu ticība uz Tevi, mūsu sauciens, mūsu vēlmes un mūsu apliecinājums, mūsu vēlēšanās, lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tāpat šeit uz zemes. Jēzus vārdā. Āmen.